Ko es jūtu? Pirmām kārtām es jūtu diezgan lielu uztraukumu. Dažreiz pat nonāk līdz tam, ka no uztraukuma trīc kājas, jo tu saproti, ka jebkura maza nepareiza pirkstu kustība tev var novest pie 4000 latu zaudējuma, un sliktākajā gadījumā tu pat vari nokļūt cietumā. Visvairāk bail no tā, ka viņš var nonākt cilvēkos, viņus sagriezt, traumēt vai sliktākajā gadījumā nosist. Ir dzirdēts gadījums, ka viņš vienkārši griež mašīnas metālu kā sviestu. Tāpēc jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, piesardzīgam. Vai tas notiek bieži? Īstenībā tas notiek aptuveni vienreiz gadā, tā vidēji. Un kādam atsaka elektronika, un tad tas iekrīt cilvēkos. Varbūt paveicās, varbūt nē, bet tas var beigties diezgan traģiski. Un ir dzirdēts gadījums tepat Jelgavā, ka vienam ārzemniekam tas traumējas vienu mazu meitenīti. Paldies Dievam, viņa palika dzīva, bet viņš joprojām maksā par viņas ārstēšanu. Vai pret to var kaut kā nodrošināties? Īstenībā, jā. Man bija doma uztaisīt izpletni katram gadījumam. Ja notiek nelaimes gadījums, tad es varu paņemt un atvērt to izpletni un varbūt izglābt kādu cilvēku. Kā arī pret noslīgšanu jau iepirku vairākas bojas, kas nonākot ūdenī uzpūšās un var izglābt no noslīgšanas. Īstenībā, jā, tas ir ļoti grūti. Man aizgāja 2 gadi trēniņu pie datora, lai iemācītos ar to apieties. Un tas ir kaut kas līdzīgs, kā vadīt automašīnu no liela attāluma, viņu neredzot, vadoties tikai pēc kaut kādas webkameras attēla. Pirmkārtām es gribēju aptvert 3. stihiju. Un no turienes īstenībā cilvēki daudz ko nav redzējuši, un viņiem tas šķiet pavisam kaut kas jauns, un tāpēc es sāku ar to nodarboties. Pirmām kārtām es jau ne tikai mēģinu iegūt skatus, bet gribās jau arī kaut ko izmēģināt ar cilvēkiem. Tas ir nedaudz interesantāk, un vēl to neviens nav darījis. Kā arī pamēģināt kaut kādas jaunas vietas, kā lielākais mērķis tagad ir uzlikts ieskatīties Mildai acīs. Ko es novēlētu? Pirmām kārtām, ja jūs dzirdat strauju tuvojušos rūkoņu un neko neredzat, neko nejūtat, labāk slēpjaties kaut kur projām, jo maz kas var notikt. Es esmu Andrejs Zavackis, profesionāls fotogrāfs, kas nodarbojās ar aerofotogrāfiju, izmantojot bezpilota lidaparātus.